Esiet sveicināti visi tie, kuriem pludmales volejbols nav vienaldzīgs. Man ir prieks jūs sveikt šodien šīs sezonas 3. raidījumā. Atkal ir laiks emocijām, spriedzēji un uzvaras priekiem šeit, Saulkrastu pludmales smiltīs. Šodien raidījumā fināls pirms fināla. Mārtiņa Pļaviņa braukšanas stils un Haralda Reigžas hobiji. Es braucu ātri, jā, jūs vienmēr kavējos. Agrāk rīmas rakstīja meitenēm. Jauns ieraksts Saulkrastu kokteļa vēsturē. Latvijas čempionāta pludmales volejbolā Ergo Open 3. posms notiek Saulkrastu kokteļa ietvaros. Šim turnīram ir īpaša vēsture un atmosfēra. Un, protams, uzvaras trofeja milzīgā kokteļa glāze. Blakus Saulkrastu pamatvērtībām, jūrai un plašai smilšanai pludmalei, saulei un košiem krāsu pilniem saulrietiem, tikpat droši jāmin arī Saulkrastu kokteilis. Turnīrs, kurš notiek jau 23. reizi. 23 gadu laikā izšķirošās spēlēs nekad nav bijis slikts laiks. Varbūt tāpēc, ka mēs tiešām gribējām kaut ko labi izveidot. Neaizmirstamākie momenti, kaut kas, kas tiešām jums ir iespēdies atmiņā un ko jūs nevarat neizstāstīt. Ir kaut kas tāds? Pirmais ir tiešām, man patīk tie zēni, tie pirmie entuziasti. Tur bija Aivis Eida, ļoti pazīstams volejbolists, Mihelsons. Viņi paši nāca kopā ar mums, rakām stabus pie jūras, betonējām viņus. Pēc tam viņi spēlēja, pēc tam mēs uzsauc mūziku, tad viņi palika pa nakti. Cits gulēja, bija mazas tādas būdiņas, cits gulēja pat arī, tur bija zvejnieku laivas. Viņi no rīta atkal cēlās un atkal spēlēja. Nesenajā vēsturē spilgti sevi pieteica Rihards Finsters un Edgars Točs, izcīnot uzvaras 2 gadus pēc kārtas, gan 2014. gan 2015. gadā. Puiši, izaicinot likteni, kausu pagājušajā gadā atdeva organizatoriem bez iegravētajiem uzvarētāju vārdiem un smejoties atzina, lai būtu iemesls uzvarēt. Šogad gan uzraksti par abiem gadiem bija savās vietās, tapuši gan 3 dienas pirms turnīra un īpaša vieta kausam šo 2 gadu laikā nav bijusi atvēlēta. Tie pārnieki Riharda mājās visu laiku bija, Nē, mājās stāvēja visu laiku apkrāmēt ar mantām tāds. Toties uz Saulkrastiem kausvēsts atdodot visu auto platību. Bagāžniekā, jā, bet pēc tam pasažieri, protams, nevar. Rihards tad ņēma viens pats brauc un tad es ar otru mašīnu mēs atvedām, nofoķējāmies un tas bija, man tā liekas, trešdien šo. Šogad viena no turnīra intrigām, vai izdosies pārrakstīt tā vēsturi un Rihards Finsters un Edgars Točs izcīnīs 3. uzvaru pēc kārtas. Bet par visu pēc kārtas. Turnīru kopumā uzsāka 28 komandas. Ergo Open 3. posmā bija pietiekoši spēcīga komandu konkurence. Nebija varbūt spēcīgākie igauni, kas bija palikuši savās mājās spēlēt pasaules universitātes spēlēs, bet bija klāt gan jaunie, gan arī pieredzējušie lietuvieši, kuriem gan šajā reizē neizdevās iekļūt labāko četrniekā. Un viņām šo te liedza mūsu galvenie favorīti Mārtiņš Pļaviņš, Haralds Reigža, kas pārspēja lietuviešus jau 8. spēlēs un jau mums labi zināmais Arnis Rumševičs šoreiz palika bez vietas uz goda piedestāla. Bet galvenās intrigas atrisinājums notika daudz par āgru. Jau ceturdaļfinālā, kur viens pret otru spēlēja Mārtiņš Pļaviņš, Haralds Reigža un Rihards Finsters un Edgars Točs. Jo visu turnīru gaitu ietekmēja Mārtiņa un Haralda zaudējums apakšgrupā Artim Caicam un Arnim Tuntem. Principiālajā duelī jau pirmajā setā Mārtiņš un Haralds pārliecinoši izvirzījās vadībā un droši darbojās laukumā. Edgars Točs nespēja apturēt Haraldu blokā un Mārtiņš droši piegādāja lādiņus savam pāriniekam. Riharda muguras trauma, abu spēlētāju savstarpējā rīvēšanās un pašu daudzās kļūdas servēs liedza Finsteram Točam parādīt labāku sniegumu. Intrigas dzirkstis īsti pat neuzliesmoja un Mārtiņš ar Haraldu izcīnīja drošu uzvaru. Zaudējuma rūgtumu Rihards remdēja jūrā. Pārniekam ir muguras trauma jau no paša sezonas sākuma un līdz ar to iztrūkst daudz fizikai treniņu. Protams, arī slikti spēlējām visu turnīru un neiespēlējāmies kārtīgi. Diemžēl trauma liekas Rihardam spēlēt arī Ergo Open finālā un aizstāvēt pagājušo gadu izcīnīto čempiona titulu. Pludmales volejbolists spēja mūs visus aizraut laukumā, aizsniedzoties līdz bumbai pilnīgi neiespējamās situācijās. Un arī dzīvē, ārpus laukuma, nākas būt virtuoziem un tikt galā ar visdažādākajām situācijām. Turpinājumā tūplānā viens no labākajiem mūsu pludmales volejbolistu pāriem. Nu, čau, puiši! Vēlreiz sabučošu. Čau.
Paldies, ka jūs man uzaicinājāt, parunāties par dzīvi. Nu, ko braucam? Braucam. Kas pēc stūras? Es to Cik džentelmenis, kāds tu esi. Ļoti paldies. Šī raidījuma varoņi Mārtiņš Pļaviņš un Haralds Regža. Baku Eiropas 2015. gada Olimpisko spēļu čempioni. Mārtiņš ir arī Londonas olimpiādas bronzas medaļas ieguvējs. Guvis uzvaras pasaules un Eiropas junioru čempionātos, kā arī pasaules kausu posmos. Haraldam ir U20 Eiropas čempionāta sudrabs. Atbild man, Harald, kāda ir tava ikdiena? Cikos tu pamosties? Kā tev sākas diena? Aizēju gulēt 11. Tad 8 ceļos. Tā kā vienmēr kā likums 11. Jā, apmēram. Un 8 ceļos un 9 mums ir svari Olimpiskajā centrā. Un tad pēc svariem mēs aizbraucam uz mājām, paēdam, kafiju iedzeram un tad braucam uz jūru. Bet tu pamostoties uzreiz paēdi, brokastu cēdi vai? Jā, uzreiz. Ko tu ēdi? Kas ledus, ka pirtu ēd. Bet, nu, ja ir daudz kas, tad ko tu izvēlies? Es kādu omleti. Es ceļos ātrāk, daudz ātrāk. Ziemā es vispār ceļos 6. Pēc, kad es no rīta es vingroju. Tur pleciem vingrinājumu, mugurē, tur visāds komplekss ir, lai novērstu traumu iespēju. Tad 7 ceļās bērni, tos bērndārzi un tad es treniņu. Nav tā, ka tu pamāci Haraldu, ne? Vai dažreiz tā mēdz būt? Mēdz būt. Es domāju, tas arī pareizi dažreiz, ka viņš pamāca. Bet tu oponē kādreiz, ka tiešām viņam nav taisnība. Nevar būt, ka vienmēr ir taisnība. Nē, es smaidu, es eju tos vecus. Dažreiz jau laiž gar ausīm, kas liekas nepareizs. Pareizi. Tā ir labākā taktika. Bet jums tāda konflikta kaut kāda savā starpā nav bijis. Cik ilgākais varbūt jūs neesat runājuši, varbūt sastrīdējušies? Cik tas ilgākais ir bijis tāds periods? Es domāju, kādas 20 minūtes pēc spēlēm. Visiem ir kaut kāds, jūs tad mierīgi. Visi ir jaunāki. Es esmu, mums ir tā vecuma starpība, ka teiksim, kad vai nu kāds piekāpjas, jo viens domā, ka tu esi vecāks, vai otrs domā, ka varbūt kādam ir taisnība, jo ir tā starpība. Pārējās komandās ir, viņi ir, teiksim, viena tā paša vecuma plus mīnus. Līdz ar to katrs domā, ka viņš ir gudrāk. Es Haraldam arī uz laukumu kaut ko sāku stāstīt vai kaut ko, tad arī es uzreiz arī pats sāku kļūdīties. Un līdz ar to man treneris arī saka, nu palīdz Haraldam tur kaut ko izdari. Bet es esmu to jau novērojis. Es Haraldam pasaku, izdari tā un hops pats kļūdos, kur nevajadzētu kļūdīties. Jā, varbūt es dzīvē varētu uzņemties visu kaut ko tur izdarīt, tur atbildīgi, jā, viss kārtībā, bet tā, kad sportā tur komandas līderis tur tā. Man labāk patīk, ja mēs Haraldu būtu uz laukumu 50/50. Nu tā. Tev kādreiz ir bail kaut ko izdarīt ne tā, un tad Mārtiņš skatās tā. Viņš jau nekad, es domāju... Man ir brīlis tāpēc. Jā? Jūs kā, katrs brauc uz savu mašīnas treniņiem? Jā? Es skatos, vismaz tevi es neesmu redzējis, Harald, bet Mārtiņš brauc ļoti mierīgi. Teis viņu var raustīt. Vai jūs brauc pēc stūras, jā? Nē, es domāju, ka es braucu agresīvi. Jā? Es braucu ātri, jā, jo es vienmēr kavējos un jā, vienkārši saspringts tā ikdiena tik saspringa, kad es parasti... Es arī daudz sanāju kavēt, kad man bērni tur sataisās kāpēc, ja es brauktu tā mierīgi, tad es kavētu ļoti daudz. Mirklis koncentrācijas, lēciens un sitiens pa bumbu, serve. Tagad jūsu uzmanībai labākās serves no Saukrasta pludmales. Skatieties raidījuma turpinājumā. Mārtiņš Pļaviņš un Haralds Regža viens par otru. Es zinu, ka Haralds ilgāk ēd. Viņš dažreiz arī man par daudz kritizē. Līdzi jušanas sāpes un prieki. Uzvaras cena. Es skatos, ka jauna frizūra ir Aleksandra. Jā, lai biedētu pretiniekus.
esam atpakaļ Saulkrastu pludmalē, kur norit Ergo Open 3. posms, jeb Saulkrastu kokteilis. Tagad viss par pusfināla spēlēm. Artis Saits kopā ar Arni Tunti iekļuva pusfinālā. Arnis Tunti vēl iepriekšējā Ergo Open posmā bija kā laukuma saimnieks, bet tagad jau redzēsim, vai viņam izdosies saimniekot Saulkrastu pludmales volejbola stadionos, kur pusfinālā viņam jāspēlē ar Tomu Šmēdiņu un Aleksandru Soloveju. Skaidrs, ka auguma pārsvars ir Šmēdiņam un Solovejam, bet aizsardzībā ļoti kustīgi spēlē Saits ar Tunti. Jau pirmais sets parādīja, ka pārsteigums neatkārtosies. Pārdomātas, spēcīgas Toma serves, droša Sašas spēle pie tīkla noslieca svara kausus uz šīs spēles favorītu pusi. Otrajā setā Saits ar Tunti nenokāra degunus pašā seta galotnē, pamatīgi pakutināja nervus Šmēdiņam ar Soloveju. Punktu spēlē gan pielika filigrānā un netveramā Toma Šmēdiņa serve. Otrajā pusfinālā sacensīsies sīkstie Girds Glāzers un Sandrs Andrejevs, kas sevi ir apliecinājuši arī iepriekšējās sezonās. Redzēsim, vai tomēr grūtais ceļš līdz pusfinālam būs atstājis kaut kādas spēka paliekas arī Andrejevam Glāzeram, un pusfinālā viņiem jāspēlē par favorītiem Pļaviņu Regžu. No paša spēles sākuma pārsvaru ieguva šīs cīņas favorīti. Viņu pretiniekiem daudz spēka bija jāatstāja ceturdaļfināla spēlē, tādēļ izskatījās, ka Mārtiņam ar Haraldu uzvara tiks izcīnīta viegli. Tā gan nedomāja pieredzējušie Girds ar Sandri. Līdz ar lielāka vēja parādīšanos Saulkrastu pludmalē spēku samēri izlīdzinājās. Glāzers ar Andrejevu varēja izpildīt daudz nērtākas serves, vairākas reizes viņi spēlēja pašaizliedzīgi aizsardzībā un blokā, tomēr spēku visai cīņai pietrūka. 2-0 uzvara Mārtiņam ar Haraldu. Tūlīt pat mēs uzzināsim, vai ir iespējams ātrāk par 5 minūtēm pamosties un savākt visu nepieciešamo ceļam, lai pagūtu uz lidmašīnu un nenokavētu turnīru. Es zinu, cik ātri sapakojās un sakrāmējas ceļojumiem un turnīriem hokejisti, daži. Bet te ir dažādi rekordi mums jau bijuši. Man jautājums, cik ātri, Harald, tu sapakojies ceļojumam, sakrāmēt čemodānu vai somu? Iesāk domāt. Es visu laiku iepriekšējā vakarā krāmējos, tā lai neko neaizmirstu un savācos, tā lai no rīta nav jāstresā. Es krāmējos atkarībā, cikos lidojums ir. Un kas ir tas, bez kā jūs nevarat? Šorti, brilles un pasa. Tas ir pats grūtākais, ka tev neko daudz nevajag, un tāpēc tu vienmēr tas paņem vairāk laika, lai izdomātu, vai tu kaut ko neesi aizmirsis. Ko patīk vēl darīt, izņemot spēlēt volejbolu, trenēties? Un vēl kaut kas tāds. Datorspēles. Datorspēles patīk. Kādas? Tādas vairāk, kur pasauli jāglāb un jāšaudās par zombiem un tam līdzīgiem. Tas ir interesants. Mācās būt pa līderi. Jā, ne? Agrāk Rīmes rakstīja meitenēm. Ko tu rakstīji? Rīmes. Jā? Jā. Nu? Davai vienu. Es neatceros. Stāsti, tu pats sarakstīji, kā tu neatceries biespiens nāk. Bija jauns. Tu tagad to bērni hobijs arī, protams, tā ir tava dzīve un viss tev lielākā daļa laika ir bērni. Es varu pasakt priekšā. Nē, bet tā ir. Ejam ārā kaut ko daram vai nu braukājam ar ritiņiem vai uz kādu laukumiņu, tur, kur ir šūpoles un visi tās atrakcijas, kur bērni var. Es skatos, tev ir 2 meitiņas un drīz jau arī būs 3. Jā, 3 meitiņas. Šodien es to uzzināšu. Jā? Nu tā 100%. Tev jau viena komanda ir, var teikt, jā? Meitiņu volejbola komanda. Jā, es domāju, ka jā. Tas ļoti patīk. Jā. Pludmales volejbols ir dzīvesveids. Tas nosaka ne tikai pašu sportistu dzīves ritmu, bet arī viņu tuvāko dzīvi. Savējie iespēju robežās vienmēr ir klāt turnīros, atbalsta un jūt līdzi. Šis ir tāds arī brīvdienas svētki. Mums kā ģimenei atnāk šeit pludmale, svaigs gaiss, visi kopā. Tas nav fantastiska profesija vīram izvēlēt. Jā. Vīram darbs, mēs atpūšamies. Kas varbūt labi. Jā. Es skatījos no malas, Liene, ka tu tā diezgan tā saprātīgi un ļoti ieturēti jūti līdz savam vīram. Kā tur ir, kā to tās iekšējās sajūtas, varbūt izstāst, kā ir patiesībā? Patiesībā ir tā, ka es tā kā taupos, ja man no iekšpuses vēl spārda pamatīgi, un tad es vēl taupos fināliem. Bet tad, kad pieņemsim, ir iet visu laiku punkts punktā, tad gan es nevaru nosēdēt, tad es arī lecu kājās. Un es spiedzu arī bļauju. Arī skaļi. Viņš dzird? Dzird. Tavu balss nevar nedzirdēt, vai ne? Sieva. Jā. Un ir mazās līdzjutējas arī, ja ir. Vai viņas arī vēro, skatās jau tā ar tādu nopietnību, jau kaut ko saprot, vecākā meitiņa jau saprot kaut
ko, vai ne? Keita saprot, bet mazā vēl nē. Viņa tik prasa, vai beidzās jau vinnēja. Es saku, nē, vēl spēlējies. Vēl nē. Vēl nē. Mums ļoti paveicās, jo šeit Saulkrastu kokteilī mēs satikām arī mūsu visiem labi zināmo volejbolistu Alisu Leci, kura līdzi jūt Ļāviņam un Regžam viennozīmīgi. Kā tu atbalsti? Pirmās spēles bija tā, kad uz pirmās spēles bija, tad es iesaistījos skaļu atbalstību, bet pēc tam pusfināls, ne, bet ceturtdaļfinālā es biju tā kā baigi mierīgā. Es turēju, pirkstus, bet man nebija satraukums. Viņa baigi smuku spēlē, visā sakārtot, un tā mierīgi varēja sēdēt un izbaudīt viņa spēli vienkārši. Kad viņi kādu punktu iestāja, tad jau lec līdzi kājās un nevar noturēties vairāk. Man teica, ka tu esat ļoti karsti jūtus līdz savam vīram. Kā tur bija? Mēs tā ļoti cītīgi viņus atbalstīja. Bišķi balsi jūtam pazudus ir, bet nekas. Ir tāds moments, ka gribās lekt līdzi un jau kāds skarbāks vārds, jā? Pilnīgi. Īstenībā es jau tur, man liekas, lēkāju jau līdz pusē, jau bija augšā, jau bloku liku pati, kā nekā pati spēlēju, jau likās, kad ar vienu kāju esmu smiltīs iekšā. Un ko apkārt, jā? Tu laikam pat ignorē. Es apkārtos vispār. Es nedzirdu, ko viņi saka, kas tur notiek. Es esmu tikai iekšā tajā spēlē momentā, jā. Bet tagad pievēršamies laukumā notiekošajam. Spēle par 3. vietu. Cīņā par bronzas medaļām spēlēs pieredzējušie Ģirds Glāzers, Andris Andrējovs pret mazajiem cinīšiem Mārta Caits un Ārni Tunte. Caits un Tunte sagādāja lielāko pārsteigumu šī turnīra pirmajā kārtā, pārspējot Mārtiņu Pļaviņu, Haraldu Regžu, bet kurai no komandām paliks vairāk spēka izšķirošajā cīņā par bronzas medaļām, to mēs redzēsim. Pagaidām favorīti šai spēlē varētu būt Caits un Tunte. Spēles laikā rietēja saule un diezgan būtiski mainījās laika apstākļi. Pastiprinājās vējš un spēlētājiem nācās pierast arī pie prožektoru gaismas. Spēles sākumā labāk iejutās Ģirds ar Sandri. Droši servējot pa Ārni Tunti, krāja punktus un pietiekoši ātri ieguva pārsvaru, ko arī noturēja līdz pat seta galotnei. No otrās seta sākuma varēja just, ka spēki un precizitāte sāk zust Glāzeram ar Andrējevu. Kļūda sāka pieaugt, vēja mētātā bumba tik labi neklausīja un augumā mazākie Arnis ar Arti lauza spēles gaitu un noveda visu spēli līdz pelnītai uzvarai. Kāda tagad sajūta? Laba. Kādas emocijas un sajūtas? Jūsu sieva vienkārši tā jūta līdzi, viņa teica, vispār pat nekontrolē, kas apkārt notiek. Kādas sajūtas un varbūt tā rezumē par šo turnīru? Liels paldies sievai, Dievam, pāriniekam. Spriedze bija tāda, jūs tā mierīgi, tāds bez tāda īpaša stresa un satraukuma? Mēs to stresu izšāvām pusfinālā. Tas miers un nosvērtība varbūt nenostrādā? Es jau neesmu tas mierīgākais cilvēks, bet Artis man ir bišķiņ kaut kā savādāk parādījis to pludmales volejbolu, kad mierīgu, garu jāspēlē un tie punktiņi atnāks. Un tā arī ir. Mēs cik spēles no mīnusiem esam izlīduši, tāpēc, kad Artis atracināt ir grūti, man ir viegli, un tā viņš laik nomierinies. Puika, ko tu trako? Cik daudz pietrūka, lai būtu tā 3. un kas tieši pietrūka? Principā pirmo setu uzvarējām, otrajā bijām arī 8-3, baigi viegli gāja. Un, manuprāt, vējš palika stiprāks. Kāds psiholoģiskais varbūt nedaudz, ja tāds bija tāds lūziens? Es domāju, ka nē, jo pagājušajā gadā arī spēlējām, finālā spēlējām tā kā emocionāli, vai tur psiholoģiski nekas nespēlēja nekādu lomu. Bet, jāsaka tā, ka viņi labi uzsarvēja. Pie vēja pastiprinājuma viņi labāk uzsarvēja. Turpinam iepazīt tuvāk mūsu šī raidījuma varoņu stūplānā. Kādi viņi ir ārpus laukuma? Kurš ir ātrāks treniņa elementos, kurš spēcīgāks, kurš emocionālāks tieši treniņa elementos? Mārtiņš, viennozīmīgi. Jā, skaidrs. Kurš pirmais no jums uzvelkas? Es esmu skaļākais tā. Kuram skaļāka balss? Man. Labi, kurš no jums ir tāds, kurš vairāk piedomā pie stila, pie ģērbšanās stila, apģērbs, jūs kombinējumi varbūt vairāk atbild par to, kā jūs vizuāli izskatāties un vairāk pieņem galējo lēmumu? Es izskatos spilgtāk. Tu izskaties ko? Mārtiņš dizainers mūsu komandā. Labi. Kurš ilgāk guļ? Es visu laiku guļu, jā. Viņš visu laiku guļ ilgāk, viņu nevar pārspēt, man tā liekas. Īpaši lidmašīnās un lidostās, tā es vienmēr atrodu, kur pagulēt. Kurš no jums vairāk ēd? Es zinu, ka Haralds ilgāk ēd, bet es nezinu vairāk.
Vairāk vai grūti pateikt? Labākās un sliktākās Haralda īpašības, raksturiezīmes. Nē, nu Haralds varētu būt jauns ir kompliments. Jauns? Nē, nu labi, apņēmīgs un centīgs jauns, ir. tas ir fakts. No mīnusiem tad varbūt pārāk ātri apvainojas dažreiz. Mārtiņš apzinīgs, centīgs. Arī, nu tā apcentīgi. Varbūt pateicu priekšā. Nu. Sliktā varētu būt, ka viņš dažreiz arī man par daudz kritizē, un es to nevaru pieņemt, un arī tā kā viņš teica, arī apvainojos dažreiz par daudz. Tuvojas pusnakts un galvenā spēle fināls tūlīt arī sāksies. Kurš šogad cels ir savām galvām galveno trofeju, lielo kokteļglāzi? Tāds ir jautājums. Un galvenajā finālā beidzot tikuši līdz savstarpējai cīņai ir Mārtiņš Pļaviņš, Haralds Reigža pret šīs sezonas Ergo turnīru vieniem no favorītiem un veiksminiekiem pret Tomu Šmēdiņu un Aleksandru Soloveju. Kas būs meistarīgāki? Mazie aizsargi Pļaviņš vai tomēr Toms Šmēdiņš vai tomēr bloķētāji Haralds Reigža un Aleksandrs Solovejs. Pagaidām Latvijas mēroga turnīros Pļaviņam Reigžam nepārāk labi ir veicies toties. Toms Šmēdiņš un Aleksandrs Solovejs iepriekšējos turnīros ir apliecinājuši, ka vismaz vietējā mērogā viņi ir ļoti spēcīgi. Redzēsim, intriga saglabājas un tā ir sakāpināta līdz Baltkvēlei. Galvenajā finālā, kas ievilkās jau pēc pusnakts, Saulkrastu pludmalē būtiskas korekcijas ievies arī laika apstākļi. Spēcīgais vējš deva priekšrocības tiem, kas var labāk uzservēt un ir kustīgāks, koordinētāks uzbrukumā. Pirmajā setā ar laika apstākļiem un pretiniekiem labāk tika galā Mārtiņš ar Haraldu. Grūti klājās servi uzņemšanā gan Tomam, gan arī Sašam. Vējš brīžiem uzpūta tik spēcīgi, ka spēlētājiem bija grūti tikt līdz bumbai. Tomēr vēju apvaldīt pirmajā setā labāk padevās Pļaviņam ar Reigžu, uzvara 21-18. Pirms otrā seta vajadzīgos vārdus bija atradis Toms Šmēdiņš, lai sakārtotu savu un Aleksandru Soloveju spēli. Galvenais ir, lai vokāls reizes lieciet, jāskaties. Es vienkārši gatavs katru punktu. Turpinot vairāk servēt uz Haraldu Reigžu, paši mazāk kļūdījās un pārliecinoši lauza cīņas gaitu. Skatītāji uzmundrināti, Toms ar Sašu uzvarēja otrajā setā ar 21-15. Viņi trešajā setā bija vadībā ar 10-3 un šķita, ka viss jau ir beidzies. Tomēr tā nedomāja Haralds, kas trešā seta galotnē uzservēja pret vēju pa Tomu sēriju ar netveramām servēm, tādā veidā atjaunojot intrigu spēlē. Pēdējais solis varoņdarba paveikšanai gan Reigžam pietrūka, un pašā spēles galotnē augstasinīgāk tomēr nospēlēja Toms ar Sašu. Uzvara trešajā setā ar 15-11 un otrā uzvara šīs sezonas Ergo Open posmos. Toms savu vārdu varēs trešo reizi ierakstīt uz Saulkrastu kokteļa lielās kokteļglāzes, Saša pirmo. Es pirms pāris nedēļām jūs nebijāt tik priecīgi, tāda skābāka ģīmi bija. Es atceros to sarunu, ka jūs teiksiet, varbūt pēc tam noskatīsimies to video un varbūt Aleksandrs ieslēgs tur to prātu. Nu, tagad kā ir? Gandrīz man vajadzēja ieslēgt prātu. Trešā seta beigās 4 seras neuzņēma, tas ret gadās. Bet labi, kad arī tas vējš mums palīdzēja un Haralds bumbu neuzņēma. Bet mums pagaidām viss kārtībā. 4 turnīri šogad, 4 fināli. Bilants arī 50% vinēt, 52%. Tā kā esam priecīgi, ka īstajā turnīrā vismaz vinējām. Es skatos, ka jauna frizūra, Aleksandram, varbūt arī tas kaut kā ir palīdzējis. Jā, lai biedētu pretiniekus. Kā jūs svinēsiet šovakar? Godīgi. Neko tikko iedevu dāvanu. Šovakar visiem labākiem tiks šīs balvas. Tās ir godam izcīnītas. Uzvarētāju triumfs spoži, emocionāli un atmiņā paliekoši. Tas ir patiesa gandarījuma brīdis, kur valda uzvaras, prieks, izgaist spēku izsīkums un zaudējuma rūgtums. Beidzot, tev ir viss komplekts ar bumbām, vai ne? Jā, ir viss komplekts, bet ne jau tāpēc mēs zaudējām, lai dabūtu sudraba bumbu, bet nē, zaudējām, es pat nezinu. Vienkārši baigais vējš un no pludmales volejbola šodien bija, teiksim, šonakt bija tāds ļoti maz kas. Un vienkārši kurš mazāk kļūdījās un varēja vairāk laukumā trāpīt, tas arī vinēja. Un mēs vairāk sakļūdījāmies paši. Jā. Sajūta tagad
Nē, man patīk Latvijā uzspēlēt savu atbalstītāju priekšā. Joprojām sēž iekšā tas, kad mēs zaudējām kontinentālajā kausā. Zaudējām komandai, kas kvalificējās uz olimpiādi. Un mums bija mačbumba, mums bija praktiski jāuzvar. Un joprojām tas sēž iekšā, un līdz ar to tagad kaut ko lieki komentēt. Un tā, tad gribētu kaut kā šito sezonu tā nospēt līdz beigām, tā mierīgi, tad apsēsties un izdomāt, ko mēs un kā darām tālāk. Un tā, tad tagad tā, teiksim tā, galva knapi virs ūdens tā, lai baigi plaši nav ko stāstīt, kas un kā, jā. Spilgtām emocijām un aizraujošām izspēlēm bagāts bija šis Ergo Open trešais posms Saulkrastu kokteils. Un tādu pašu burvīgu atmosfēru mēs varēsim baudīt jau rīt Jūrmalā, kur notiks cīņas par Latvijas čempionu tituliem. Būs visi labākie gan dāmu, gan arī kungu dueti. Būšu arī es, un jūs visi mīļie pludmales volejbola līdzjutēji esat gaidīti. Tiekamies!